Yeah. Готов, Толта? Да. Kas manis fotos? Es fotošu tā. Zai balģēkas, tas ir komandu sports. Bro, kas te notiek? Neuzmot pēc. Kas ir? Nē. Viņam būs shoulders dislocate no sevi. Gatavi? Tu mierīgi. Oh my God. Es jau domāju, tu viņam shoulders dārā. Manā rajonā tur viena okeāna. Viņā tas var vienam roku izrāt. Oskars čisti izmetīs ārā. Yeah. Šodien ir pietiekams. Saša. Let's go. Ir pulkstens, principā, jau 6. Un ir vēl jātaisa ēst, tā kā man nekas nav gatavs. Tā kā laiks kukot, zin kā. Nu, principā sanāca tā, kad es džimā par daudz laika pavilku, nu, ar čomiem vienkārši, ko viņi darīt. Bet tas ir šķil. Padara dzīvi skaistāku. Zin kā, par tām pieredzēm runājot. Kāpēc tu tik maz kartupeļus arī? Tikai čīp ir. Čip ir kalorijas, mazāk nekas. Mazāk kalorijas kartupeļiem ir un kartupeļiem. Kartus ir tā kā grūti sagatavot, tad jāmizvā viņam. Nu, jā, nu tas ir kā, tu vienkārši izi uzvāri, tā kā nomazgāt, uzvāri, un ļoti viegli viņus to nomizot, to sūdiņu. Jā, bet tāpēc viseks. Nu, arī, jā. Un tad jāēd ritīgos kalnus ar viņiem. Nu, šiem galvenais, ka kartupeļos maz kalorijas, kas ar Principā, jā. Tas pirmai locītājai. Aizdegs. Let's go. Daudziem ir problēmas ar šo visu ēst, gatavošanu, visu to. Sākot ar vienkārši parastām slinkumu, taisīt ēst līdz pat vienkārši nezināšanu kā. Un es personīgi taisu lielos daudzumos, lai, tā kā, zinu, mīlu prepings, ja? Tikai šajā gadījumā es vienkārši taisu vairākos lielāko daudzumā šos rīsus, lielākā daudzumā šo gaļu, un bum, gatavs. Tas palīdz nenormāli, bet tas nav vienīgais. Lai labi uztaisīt, lai tu tiešām gribētu ēst, tev jāmāk
taisīt lielos daudzumos labi. Ar gaļu, specifiski ar vistas gaļu, ir tā, ka es viņu ielieku pannā, sacepinu mazu daudzumu sākumā, lai viņš tā kā apbrūnē, sačūkstina ar pietiekami daudz taukiem, lai vispārēji kopēji viņu cepu pēc tam, bet un tas nenormāli dod to, ka viņš viss ir tāds ņemīgs, principā, dod to smaržu arī normālo. Varbūt tas nav tas labākais, lai dabūtu to fritējumu, jā, it kā bišķiņ tādu to brūnīgumu, bet tā viņš garšo nenormāli labi. Es visu laiku, principā, lieku uz augsts uguns un salieku visu vienkārši kopā un vienkārši maisu vairāk un bum, gatavs. Un pietiekami daudz tauki ir pamatā tā atslēga. Ko tu runā? Es runāju, ka pietiekami daudz tauki ir tā atslēga, lai ceptu gaļu un tā garšīgi un daudz. Nu par taukiem runāju, bet iepriekšējā kaut ko. Nē, šis ir vairāk kā taisīt vairāk ēst, lai varētu balkot. Tur ir žeks tikko, bet 3 kilogramus ar malto gaļu iepisa, bet... Kurā veidā? Katlā? Nē, uzcepa. Uz panna? Jā. Cik viņam milzīga panna? Nu tā diezgan. Man arī vajag liela panna. Jā, liela trauki. Tas varētu palīdzēt. Un ar rīsiem arī tie ir vienkārši lielāka katla. Tev vajag tur savārīt vairāk rīsus un iemaukt iekšā kaut kādas zaļumus. Tas man nenormāli palīdzēja. Nu, es izmantoju intersūtu no Maximas, jā. Tas well done shit. Bet viņš vienkārši lēts ir salīdzinoši. Es meklējis gan caur promo un visu tur. Tas nāk lētākais. Es vienkārši lieku klātī, kad es vāru tos rīsus. Un šie zaļumi, jebkādi, jebkur, kur tu pievieno, vienkārši padara visu daudz labāk. Iedomājies ēst rīsus ar gaļu tikai. Tagad es pievienoju tos dārziņus vienkārši. Daudz labāk. Tas vienkārši padara to, ka tu vari ilgtermiņā ilgāk to darīt. Un tie dārziņi vienkārši dod tev tos vitamīnus un visu to, ko tev arī vajag, jā. Tas ir good. Sāli izmanto. Un, principā, šai maltītei tas ir viss. Ar auzu pārslām, vienkārši ļoti ātri var izveidot. Uzliek ūdeni virsū uz 200 gramiem, manā gadījumā. Un piemauc klātī ābolīšu. Un bum, var ēst. Un pa visu uzmet zemesvieku sviestu, daudz tauki, augstāks kalorijas. Taugos uz gramu ir 2 reizes vairāk kalorijas nekā uz proteīna grams vai ogļhidrāta grams, jā. Tā kā, atcerēs, tā kā. Šitā bazurējot, tas nepaēdīšu laikā, tā kā. Let's go, lai paēst vairāk. Viss ir paēsts pusstundu vēlāk nekā paredzēts, bet ir kā ir. Ar tām auzām sanāca tā, ka, lejā nebija tie ābolīši, un es negribēju iet pakaļ uz veikalu, tas nenormāli aizņem daudz laika, un tad vienkārši sanāca tīrējā ēst vienkārši bišķi mandelēm pa virsu. Nav nemaz tik slikti, tā kā. Ar šo visu balkingu lietu, tas vienkārši piespied, tev ir kaut kas jāupurē, lai sasniegtu savus mērķus. Jā, ir labākas lietas, kā to var izdarīt, bet šajā gadījumā bija kā bija, jā. Vienkārši galvenais ir dabūt tās kalorijas, piemēram, vakar es nedabūju, tas nozīmē, ka man principā visu nedēļu ir papildus vēl surplus jāliek virsū, lai tā kā izlīdzinātu to. Tas, protams, ir grūti, tas prasa gan līdzekļus, gan tev pacietību laiku un tavu spēku vispārējo. Bet es domāju, ka tas ir tā vērts un lielāks, spēcīgāks, vīrišķīgāks no vienas puses. Tu pats zini, kāpēc tu gribi muskuļmasi. Un, ja tu vēlies un pietiekami, tad tu zini, ka tev arī jādara lietas, lai to dabūtu. Tā kā, jā, paņem tos padomus, kā es taisu savu ēdienu. Vienkārši rīsi ar vistas gaļu un vienkārši, ja tu nemāki viņu taisīt, tad ir ēs. Tā kā es tev šodien parādīju, varbūt pamēģini uztaisīt tā, ja tev liek, ka tie ir negaršīgi lieta, ko ēst. Jā, ja tu vēlies sasniegt savus tos mērķus, tad tev ir kaut kas jāupurē, tev ir jāliek darbs iekšā, lai dabūtu kaut kādu atpakaļ. Tā pasaule nestrādā kādu. Es gribu, jā, būtu forši, ja būtu viegli, bet ir grūti ar iemeslu. Kā es novēroju, lielākai daļai problēma ar trenēšanos nav. Ja viņš grib tā kā uzbūvēt savu masu, viņš visticamāk trenējās, bet viņam ir grūtības ar ēšanu, un viņš tajā lēko, un tas progress īsti nav tik labi redzams, un tad viņš arī beidz trenēties kaut kādā brīdī. Vai viņš trenējās, un viņš paliek, tā kā
good izskatās, sixpacks ir, bet tā kā masu neuzbūvē. Man personīgi vienkārši tagad aug masa, pagājušajā gadā es tieši to pašu darīju, varbūt netik kontrolēt kā šogad, bet tāpatām uzaudzēt tīri ok. Pamatā būs tas, ka problēma būs ēšanā, tā kā pamēģini pievērst vairāk uzmanību tam, paņemt šos padomus, kā taisīt ēst, uztaisīt lielākos daudzumos, ja tu mājās dzīvo ar vecākiem, tas bišķiņ sarežģītāk, bet varbūt palīdz vecākiem, paņem šo nastu no viņiem taisīt ēst, uz savās rokās un taisi vairāk, taisi tā, lai tev pietiek vairāk. Tā kā pa virs, jā. Tāpēc, kad es tikko, principā, izreķināju, skaties, vai man tā paka vispār ir? Nē, Karš man nav tā paka, bet, principā, tā rīz paka, ko es gan iedevu šim te Jēkabam, un es pats visu laiku tos rīz pakas ēdu, un tad skatījos uz tām kalorijām un 100 gramiem, un tur ir 800 grami, un uz 100 gramiem kalorijas ir 350, un kas nozīmē, ka vienu tādu paku, kas maksā €30, ja tu papildus ēd šo paku ar rīsiem, €30. Jā, tas sanāk, pieņemsim, ka €50, tas sanāk €6 mēnesī. €6 mēnesī, un tev ir normāls balks, jā, pāri, principā 400 kalorijām surplus katru dienu. Tā kā tur nav iemesls, kāpēc tu nevarētu to darīt. Tā kā €6, come on, Džeki, come on. Ja tu gribi masu, tad €6, tas nemaksā daudz, jā. Papildus tam, ko tu, protams, parasti ēd. Un, jā, vienkārši sataisi vairāk ēst, un tu vari atrast. Ja tu vēlies to, vienkārši ņem savās rokās to un sāc to darīt. Savāk tas tā nestrādās. Protams, ir šie haki ar visādām zemesriekstu sviests un riekšus ēst un taisīt lielākos daudzumos, jā. Bet jā, tas pamatā ir tevs izpildājumis solis. Ej, samāc savās rokās šo balku, šo tiešām masas būvēšanu, un tas strādā ilgtermiņā, bet ja tu vienā brīdī savās visu, tad pēc laika, tā kā, ja tu turēsi to vienkārši, tas jau tā kā tīri vienkārši. Galvenais vienkārši nelēkot, tā kā es vienā dienā neapēst veselu porciju, un tad veselu nedēļu tev jāuzēd atpakaļ tas. Bet ja tev vēl projām ir šāda problēma, un tu ņem it kā šos padomus, bet tev īsti nesanāk, ja tu gribi, lai es tev palīdzu tiešāk, tavā situācijā aizēj pačako pirmo linku aprakstā, tur es tev palīdzēšu uzbalkoties, palielināt šo masu tīrā, veselīgā veidā. Nevis tur dirtī balkot, vienkārši ēst visādi sūdzu. Jā, tā kā pačako to pirmo linku, un 2., 3. links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, tā kā pievienojas tur, ja tu vēl neesi to izdarījis. Tur Discord serverī katru svētdienu 8 no rītas mēs veidojam šādu grupas videozonu, kur mēs vienkārši stāstam savus mērķus, dodam padomus, veidojam šo atbildības sajūtu, ejam kopēji uz saviem mērķiem. Tā ir fantastiska sajūta pēc tā vienkārši malcam uz priekšu. Un noteikti pievienojies, būšu priecīgs redzēt tevi tur. Bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Rītdien būs video, tā kā nospied to sakno podziņu, ja tev patiks šis video, tad tev gan jau patiks arī nākošais. Nospied īši gaisā aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.